Aizliegtais paņēmiens man piezvanīja, viņš saka, te tāds cilvēks uzdodas par velnu, rakstā mācītājiem e-pastu. Kā viņš zina, ko mācītājs ir darījis ar bērniem kādreiz. Un, ja viņš negrib, lai to visu izstāst publiski, lai pārskaita uz kriptovalūtu kontu piķi 10 000. Mums pietika ar vienu to e-pasta vēstuli, un mēs atradām to cilvēku. Un mēs tur dažādas metodas, bišķiņi tur pahakojām nedaudz. Paga. Cilvēks labu darīja. Viņš pa lielam rakstīja mācītājiem, ka kaut kas ir darīts, tad jau varbūt ir kaut kas darīts pret bērniem. Nē. Un jūs vienkārši izglābāt mācītāju tikko. Pirmkārt, ja tu zini kaut ko, kas ir darīts pret bērniem, tu neizspied naudu no paša tā varmāks, tu ej uz policiju par to runā. Es domāju, tas kā mācītājiem varētu būt tāds, zin kā viņš ir mācītājs, tas ir, baznīca, reliģija, un nedod Dievs kaut ko, viņš ir uzfotošopējis, vai kāds, es domāju, tam cilvēkam... Mācītājs vispārreiz izdarīja, aizgāja uz policiju, aizgāja uz aizliegto paņēmienu. Tas bija tuvs cilvēks viņam, kas mēģināja naudu, vai vienkārši randoms kaut kāds? Mēs nezinām tālāk tās viņa saiknes abiem, bet mēs zinām precīzi, kurš tas cilvēks ir. Jūs koordinātas vai tā kā personu, kur viņš dzīvo, visu mēs analizējam gan valodu, gan to serveru visu, kur atradās, no kurienes tika sūtīts e-pasts. Līdz to atbildot uz tavu jautājumu, ja tu Latvijā izdomās kādu apkrāpt un šeit pat Latvijā, mēs tev atradīsim.